Labdien, Cepumu draugi! Mani sauc Cepe. Un mani Ceps. Mēs esam divi draugi un pastāstīsim stāstu par mums, kā mēs iepazināmies ar citiem draugiem. Ziniet, sākumā mēs bijām vieni paši. Mūs piekoda pie tējas vai kafijas, bet dažreiz arī mērcēja pienu. Bet ne jau par to ir runa. Stāsts sākās ar to, ka mēs bijām aizgājuši pie 8. klases. Un viņi mūs pamudināja uz piedzīvojumu. Vispirms mūs aizveda pie piena bļodas, tur mēs peldējāmies. Zināt to teicienu, pienu dzēru, pienu ēdu, pienā muti nomazgāju. Mēs palikām baltāki, mīkstāki, pufīgāki. Kādas bija sajūtas, izstāstīt nevaram. Pēc peldes mūs apguldīja ar citiem cepumiem. Mazliet pasauļoties, bet tas nebija uz ilgu laiku. Atnāca jauni draugi, mēs viņus redzējām pirmo reizi. Viņu bija daudz. Iepazināmies, un mēs uzzinājām, ka tie ir graudainais biezpiens, Smaržīgais vaniļas cukurs, garšīgais jogurts, baltais cukurs, avenīšu ievārījums saldās jaunkundzes marmelādes un stindzinošais želatīns. un banāni. Kāda mums bija jautra kompānija. Mēs apmetāmies pirmā stāvā, bet otrā stāvā iemitināja šī jautrā kompānija. 3. stāvs bija tukšs, bet neilgi. Uz 3. stāvu atnāca dzīvot citi mūsu draugi, cepumi, kas arī bija pabujuši piena vannās. Arī šie draugi bija tā nekas. Ziniet, ar ko šie cepumi palika īpaši? Jo pie viņiem atnāca tumši brūna, smaržīga, mazliet kūpoša tumšā šokolāde. Ai, kāda kompānija, ar šo stāstu vēl nebeidzas, jo mums visiem arī mani cepam. Un man Cepai bija viens ziemīgi augsts piedzīvojums, jo mūs aizved uz leduskapi izbaudīt ziemas brīvdienas. To mēs arī redzējām pirmo reizi. Tur mēs pavadījām 30 minūtes. Kad šis piedzīvojums bija galā, mēs visā jautrā, draudzīgā lielā kompānijā atgriezāmies uz svētku galda. Tur mūs sagaidīja čaļojoši bērni, kuri gribēja ar mums visiem draudzēties. Nogaršot mūsu draudzīgo kūku. Mēs bijām ar mieru. Stāsts par mums ir galā, bet pirms mūs apēdīs mēs Cepa un Ceps novēlam labu apetīti jums visiem!